Pie manis atnāca pacienti, 46 gadi, sūdzības par slodzes urīna nesaturēšanu un biežu urināciju. Dažreiz arī urinācija naktī. Mēs veicām ginekoloģisku izmeklēšanu un konstatējam, ka ir problēmas gan makstī, iekaisums, gan arī urīnceļu infekcija. Veicot terapiju, pacienti atgriežas jau pēc 2 nedēļām, sūdzības ir mazinājušās, taču saglabājusies ir slodzes urīna nesaturēšana, tā ir urīna nesaturēšana pie šķaudīšanas, klepošanas, lekšanas. Apskatot, tātad iekaisums ir novērsts, urīnceļa infekcijas nav, un mēs veicam lāzerterapiju, kur pēc 5 nedēļām terapijas efektivitāte ir aptuveni 30%. Sievietei krasi mazinājušās slodzes urīna nesaturēšanas epizodes. Tad tiek veikta 2. un 3. procedūra, un gala rezultātā efektivitāte tuvojās 100%.